Vasali skaņojumu soc Latgulas stundē pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šunedīnas raidījumā gastās Bolvu, Augšdaugavas ir Riezeķis nūvodu priekšsādātoji. I runosim par itīm nūvodimi visai Latgolai aktuālim vaicojumim. Aprities vairāk kai mieņes kopš vairākos Latgulas pašvaldībos pie vadeibas grūžim jauni priekšsādātoji. Daži no tīm šudiņ pie studijā. Izvaicosim, kaidi izaicinojumi jau šūbreit redzami pašvaldību vadeibas darbā, kaidi sagaidami, kas ar naudas maceņa bīzumu, kas ar aizsardzības jautājumiem, kaidus attīstības izaicinojumus plānoja pieņemt, lai iedzīvotājiem dzīve būtu laboka. I šodien Latvijas radio Latgulas studijā Riezeķis novada pašvaldības priekšsādātojuši kopš 20. jūņa, Guntars Skudra, īvēlēts no apvienoto vairāku partiju saraksta jaunos vienotības kustības para Latgulas partijas JKP saraksta amatā jaunpīnociejs, īpriekš vadies Riezeķis novada izglītības porvaldi. Tāpat studēja arī Vitālijs Aizbalts, kurš Augšdaugavas novadu jaunīs priekšsādātojas, ilgstūši arī bejs priekšsādātoja vītnīgs. I tāpat studēja arī Joņs Trupaunīgs, Bolvu novada dūmis priekšsādātojas no Latvijas zaļos partijas bejs, savulaik arī Bolvu pilsētas novada pašvaldības vadē. To es principā var sacēt komatā atsagrīzīs. Kungi, vakar divi no jūsim tikos arī ar aizsardzības ministru. Kaidi tad bija tādi galvenie jautājumi, ko jūsim kā pašvaldības vadētojiem uzdeve aizsardzības ministra kungs un ko uzdevet jūs aizsardzības ministra kungam? Soksim ar Aizbalta kungu. Es ministra kungam uzdevu jautājumu, ko nozīmē taisnīga atlīdzība, jo jaunajā likumprojektā, kurš paredz pretmobilitātes pasaukumus, tī ir rakstīts, ka būs napīcēšams atpirkt no saimniekiem, no zemniekiem zemes, aptuveni 2000 hektāru platībā, 5 pašvaldībos Latvijā, tā skaitā Augšdaugavas novadā, par taisnīgu samaksu. Mūs interesē, ko nozīmē taisnīga samaksa. Vai tī būs tikai pliks novērtējums, vai tī būs ņemts vērā, ka zemniekam atņemot vai atpirkot noteiktu zemes gabalu, jām tiek traucēta tolieko saimniecisko darbība, es nagūst peļņu. Vai, ja es gribēs, jām varēs kompensēt ne tikai naudā, bet, piemēram, ar zemes īpašumu citā vietā, ko varētu darīt altums šobrīd izmantojot. Tī jautājumi bija jūsim, jo jūsu teritorija tomēr škārsojās ar agresoru valsti, ar Baltkrieviju. Jā. Ministrs atbildēja uz tīm jūsu? Daļēji jā. Mēs jau vaicavām arī, vai visi izdevumi tiks īvērtieti, zemes gabala sadaliešana, īmierošana, jaunu zemes gromatu izgatavošana aizsardzības ministrijai mūsu zemniekiem. Aplīcinova, ka šitī visi izdevumi tiks kompensēti par taisnīgu samaksu un aprēķinu. Vīnojamies, ka katru individuālu gadījumu izskaties atsevišķi. Ministrais uzaicināja ar apcīmot mūsu novadu. Es apsajemos to dariet, tiktīs ar tivu pogastu iedzīvotājiem, kuri robežojās ar agresoru valsti Baltkrieviju, šos jautājumus izrunot. Es savukārt aicinošu šos iedzīvotājus atbalstiet šos pasākumus, jo mēs visi saprotam, ka valsts aizsardzība tie ir pirmā vietā. Es aicinošu arī vietējais iedzīvotājus šobrīd napordūt savus īpašumus starpniekiem, jo šobrīd jau pasarodos todi darbūni, kuri grib atpirkt īpašumus, izmantot šo situāciju, skaidrojot vietējiem, ka jūs to patu zemi atņems, labāk pordūdīt man. Skaidrs, ja grib šobrīd pordūt, grib nopirkt, pēc tam pordūt, tad cer uz noteiktu peļņas daudzumu. To, ka šī jautājuma šobrīd uztrauc ne tikai mūsu kā pašvaldību, bet galvenokārt uztrauc visus vietējus iedzīvotājus. Skudras kungs, Riezeķis novads, jūsu vadētīs novads gan nazarūbežajos ar agresoru valsti, tā kā Aizbalta kunga vadētīs novads, bet ko jūs
īgivet šos sarunas, ko jūs prasāt un ko jūs sadzirdēt? Es vakar nepīzadaļījos tikšanos ar ministra Sprūdu. Jā, man pīzadaļās vītnīgs, jo es, diemžēl, nevarēju, man bija komitejas sēdes, jā, bet es šodien tikos ar ministra kungu saistībā ar militāros školas, profesionālos vidusškolas veidošanu Maltas vidusskolā. Tātad tā jaunums ir tāds, ka Riezekņas novada Maltā būs jauna skola. Var sakāt, kadeta škola, jā, te būs profesionālo virzīņa škola, vidusškola, jā, 4 kursu škola ar militāro virzīņu, jā, kuru šobrīd gaidām no ministru kabineta reikojumu attīcībā par ito školas dibinošanu. Vakar mēs komitejas sēdos izskatījām arī projektu vadieto no aizsardzības ministrijas ziņojumu par ito školas veidošanu, i par saturu, i par komplektiešanu, i par toloku virzēbu. Visi deputāti uzklausīja, uzdeva daudzus dažādus jautājumus, tā kā tas process sīti, es domāju, ka jau nokušajā gadā, 26. gadā, 1. septembrī būs pirmais kurs ar 30 kadetiem. Bet tu, ka šāda skola Maltā būs, tu izvēlē poša ministrijā, vai jūs tā lobēt un jūs sadzirdēja? Es domāju, ka jiem bija izvēlējis daudzam citam arī vītam, ne izvēle, bet pīdovājums bija no daudzam citam vītam, protams, te lūzja krita par labu mūsu novadam Maltas vidusskolā. Tā maziņš jautājums aizbaltu, kungs, esmu dzirdējis, ka jūsu vadītajā novada Ilūkstī arī tāda ideja bija. Ko nasagu Ilūkstā? Tāda ideja bija, bet tī bija gan no mūsu puses mēs nebijām pilnīgi porlīcinoti, ka mēs to varam pavilkt. Mums ir Ilūkstie Raini vidusskolai 2 mojas, vienā ir sokumškola, otrā ir pamatškola, ir vidusskola. Mēs, bija variants, ka mēs varētu pīdovot sokumškolas telpus, ministrējos pilnīgi apmierināja, jo tī blakus ir stadions, blakus ir sporta noms, kur ir peldbaseins, kur ir trenažēru zāle. Faktiski ministrija tas viss apmierināja, bet mēs izskatot šos mojas pilnīgi atdošanu kadetiem, mēs sapratam, ka mēs paši nevaram izavītot tajā otrajā mojā pilnībā. Faktiski, mēs bijām spīsti atteikt. Kaut gan ministrija bija gatava tur kadetu skolu izvītot. Laiks rodies, ko būs. Mēs ceram, tomēr, ka Ilūkste pietiekoši liela pilsēta, priekš Sēlējas lielāko pilsēta, ka tur tomēr školnieku skaits nesamazinos, varēs pat palielināt, mums tomēr vajadzēs Raina vidusskolai abus šos mojas. Trupaunīka kungs, jūs pats nāsot Latgulas plānošanas reģiona attīstības padomē ar jūsu vītneicis kundze. Jūs arī nazatikotās, es tā pareizi saprūtu ar ministru kungu, bet kādas ir tos lītas, kurus jūsus uztrauc šobrīd Bolvu novodu, jo tomēr Bolvu novods esat robežojās ar lielu agresoru valsti Krīveju. Un, šeit kungi tiku izstāstā, ka rekupis Kudras kunga Maltā bija šeit škola, varbūt Bolvūs arī jūs školu daudz bija, varbūt arī aizsardzības ministri, arī šis skolas jautājums tika porunāts. Labdien! Jā, bija arī tādi centieni piedāvāt arī no Balvu izglītības iestādēm kādu aizsardzības ministrijai, lai izveidotu šo kadetu skolu, bet jāapzinās un jānovērtē, ka Malta īstenībā šī bāze bija visizcilākā no visas Latgales iespējamām skolām, ko varētu piedāvāt. Un neprasa patiesībā nekādus papildu ieguldījumus no aizsardzības ministrijas. Mums ar Aizbalta kungu jācer, ka būs vēl šādi uzsaucieni, ka mēs varēsim arī pie sevis izmitināt kādus aizsardzības spēkus vai skolas vai apmācības brigādes vai kaut vai vasaras nometnes. Bet jā, mēs robežojamies, Balva no teritorija robežojas ar Krieviju, bet šeit ir viena tāda iezīme no Vecuma pagasta līdz pat Baltinavas pagastam uz Kārsavas puse. Pierobežas zemes praktiski ir lauksaimniecībā izmantojamas, un mūsu lauksaimnieki viņas kopju un spēja labību un apstrādā. Tātad viņas nav ne purvainas, ne aizlaistas, un tas jau ir šis stāsts, ja aizsardzības ministrija grib kādu zemi atpirkt, tad ir jautājums par kādu cenu, par kādu vērtējumu.
Un valstī šeit nevajadzētu spēlēties ar zvērināto mērnieku aprēķiniem, jo Latgalē zemes vērtība neapšaubāmi pēc viņu noteikumiem ļoti zema un patiesībā varbūt šobrīd nemaksā neko un ir pat ar mīnusvērtību. Aizsardzības ministrijai valstī būtu jāpieņem kaut kāda summa, ko viņi pasaka, pa šādu summu mēs atpērkam no zemnieka, no iedzīvotāja, no mežsaimnieka zemi. Labi, tas mežsaimniecībā varētu būt viena cena, bet lauksaimniecības izmantojama zeme otra. Mēs nevarēsim saskaldīt tur laba zeme, tur purvaina zeme, bet cilvēkam ir jāzina, ka manu zemi atņem, samaksā tik un tik naudu, izskaušam spekulācijās, un cilvēki ir mierīgi saprot, uz ko iet valdība. Bet jūsim, ka treju lielu pašvaldību vadītojiem šobrīd ir skaidrs viss par šo jaunu pretmobilitātes likumu. Nu, konkrēti, kā katru jūsu pašvaldību skars, cik šos zemes atsavinos pieteikumi komunikācijā savstarpējo ir arī ministrijai ar jūsim kā pašvaldību, toļok jūsim kā pašvaldībai ar iedzīvotājiem. Droši. Bet jau izskaņā jau Vitālijs sacīja par tiem 2000 hektāram, kas tiks atsavinoti vai atpirkti. Jā. Protams, tas ir risks attiecībā uz to vērtību, vai te būs tirgus vērtība, bet arī tirgus vērtība, pierobežā te ir ļoti, var pat tuvoties nuļai. Es novodu tas dīzvojs kāds. Jā, bet tī nebūs tos tīri punktējumi, kas tiks būs noteikti, jā, saprotu, ka runā. Aizbalta kungs jau eisumā izstā, bet kā tad Bolvu pusē? Ir tā, ka šobrīd mēs nezinām, ne Aizbalta kungs, ne es Balvu novadā nezinu, cik lielas šīs zemju platības ir vajadzīga, bet ir jāsaprot, ka aizsardzības nozare nav tas centrāla tirgus laukums, kur ir izlikta prece, konkrētas cenas, tā ir pietiekami diskrēta un ierobežotas pieejamības, un, protams, jo ātrākā laikā šī skaidrība mums būs, jo ātrāk, vieglāk un vienkāršāk mēs to arī sapratīsim. Varbūt tā problēma, kas ir šobrīd parādījies, viņa tik briesmīga nemaz arī nebūs, būs pieņemama gan pašvaldībai, gan arī zemju īpašniekiem. Jo ātrāk aizsardzības ministrija runās, taisnīgi, godīgi pret zemes īpašnieku. Es tikai atvainojos, gribētu piebilst, ka, piemēram, es gribētu zinot, cik šobrīd var to zinot man, aptuveni, cik būs mūsu novadā tie platība, aptuveni, kodos pagastus būs, tāpēc es ministru uzaicināju apcīmot Augšdaugavas novadu, es piekrita, ka būs, mēs tiksimies ar tiem cilvēkiem, runosim, kaut kodai lielokai konkrētībai, tomēr šobrīd, cik to atļauj valsts noslēpums, būtu jābūt gan pašvaldību vadītājiem, gan arī tiem iedzīvotājiem. Pieminētīs valsts noslēpums. Visi treis esat drošības dienestam īsnīguši atbilstošos dokumentus, lai šo pieeju saņemtu, un tad varētu arī seikāk varbūt īpazīties. Jā, ir jau termiņš, līdz kuram bija jāizdara. 30 dienu laikā. Jā, ir izteicies to, ka es ceru, ka kolēģi... Bet tā ir vēl neviens nesat sanāmuši. Jo tas bija publiska informācija, ka dažiem jau ir īdūts. Varbūt jau bija kaut kādi poreiz no izpildirektora, jo pagojušā gadā izpildirektori veicēja to pīzateikšanos. Tātad visi treis vēl gaidot? Gaidam, jā, jo es izsniedzu uzreiz mēneša termiņā, attiecīgi man jau tūlīt būs 2 mēneši, kā dūmis priekšstādātojas, bet es, cik es saprotu, process ir pieteikami ilgs. Es varu ilgt arī Naradzot problēmas, lai naidūtu? Es pirmoreiz, man nācās 2014. gadā aizpildīt šo anketu un tika izvērtēts, vai es atbilstu un lai man dotu pielaidi. Tad es biju Saeimas deputāts un tas bija 3 mēnešu garumā. Ir vērtējums, pēc tam tu saņemtu atbildi un varēji strādāt komisijās, kur ir nepieciešama pielaide valsts noslēgumam. Tā ir tāda, mēs droši vien daudz ko nezinām un daudz ko arī nezināsim. Un droši vien tie, kam ir jāzina, tie jau sen visu kaut ko zina par plāniem un lietām. Tā kā jo ātrāk mēs uzzinām, mums pasaka, jo vieglāk mēs arī varēsim sadarboties gan ar aizsardzības ministriju, gan ar iedzīvotājiem. Bet iespējams arī, ka mēs tiksim aicinoti vai atsevišķi vai visi arī uz interviju vai sarunu ar valsts drošības dienestu. Runājot par specifiku katrā no jūsu vadītojiem pašvaldībām. Kādi tad tī galvenie izaicinājumi, ar kuriem mēs tagad strādājot, drusku vairāk, nav vēl par 2 mēnešu īsti. Ko jūs redzat, kādi tī galvenie izaicinājumi katrā no pašvaldībām? Piemēram, sāksim ar Trupuņika kungu. Jūs bijat tos 4 darba dienas,
Kā šobrīd Bolvu novodā ir tas viss budžeta stāvoklis nostabilizēts līdz tam, lai nevajadzētu vēlreiz atgriezties pie tādiem nepopulāriem lēmumiem, kāds tas lēmums īpriekšējai pašvaldības vadībai bija? Redzēt, mēs visi pašvaldību vadītāji bijām pagājušajā nedēļā aicināti uz tikšanos ar finanšu ministru valsts ieņēmuma dienesta telpās. Un tā prezentācija bija ļoti labi, ka viņš parādīja, kas notiek pie ministriju, pa valsti, un tad ļoti īstenībā delikāti un izvērsti dažādos griezumos, kā mēs izskatāmies, kura katra pašvaldība, gan par Eiropas fonda apgoju, gan par to, kāds mums ir procentāla attiecība iedzīvotāji un pārvaldes aparāts. Balvēm šis deficīts uz 24. gadu, to 1. janvāri tiešām bija 4,8 miljoni. Bija prasīts pašvaldībai izstrādāt tātad optimizācijas plānu, tika plus vēl iedots 2,4 miljonus stabilizācijas kredīts, un redzot to analīzi, kādu parādīja finanšu ministrija, es neesmu priecīgs par tām ieņemtajām vietām, ko parādīja pa balvēm. Mēs atrodamies, 2., 3. vietā, jebkurā kategorijā no sliktuma puses pasakot. Līdz ar to šobrīd jau uz nākamo ceturtdienu finanšu komiteja atkārtot prasam izpildu direktorai ziņojumu par šī optimizācijas plāna izpildi, par gatavību uz nākamā gada budžetu. Šobrīd esam uzsākuši centrālā aparāta arī strukturālās izmaiņas. Neapšaubām, ka tas kaut kādā mērā arī skars atteikšanos no kādiem darbiniekiem. Tad Balvu novadā var būt kaut kāda samazinošana darbiņu. Diemžēl, jo tas parādīja, ka mēs esam līderi šajā proporcijā iedzīvotāju skaits un nodarbināto skaits pašvaldībā. Tas nav tikai procenti, to mēs paši jūtam, ka 21. gadā apvienojoties un tālākos gadus nevis darbinieku skaits samazinājās, darbinieku skaits pat pieauga, optimizācijas un efektivizācijas procesi nebija pietiekoši. Tas ir tas, ar ko mums šobrīd jāstrādā, mēs pacietīgi to darām, un tāpēc arī jāsaka, man ir vajadzīgi koalīcijas atbalsts. Koalīcija mums sastāv no Zaļā partija, Zemnieki, Nacionāla apvienība un attīstībai, lai visi politiskie spēki būtu iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Katram ir nodalīta atbildība, bet, protams, mēs kopīgi lēmjam, spriežam un katrs virzāmies, jo, lai nepaliek tā, ka nērtu, grūtu lēmumu pieņemšana gulstās uz kādu vienu politisko spēku, jo tas uzreiz apdraud vispār stabilitāti pašvaldībā. Pie kam mums ir, mēs izceļamies vēl joprojām, ja kaimiņu Gulbena Alūksne, nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet viņi ir galīgi optimizējuši un labi pārskatījuši izglītības iestāžu tīklu. Viņiem pa vienai vidusskolai, pa pāris spēcīgām pamatskolām. Mums ir 6 vidusskolas Balvu novadā. Mēs šo vienkārši nevaram pavilkt. Un tur ir arī otra puse, ka mēs nesaņem arī finansējumu, kuru dot izglītības procesam, modernizēšanai, labai kārtošanai un tā tālāk. Mēs vienkārši atpaliekam gan saimnieciski, gan īstenībā nepieņemot šos lēmumus, arī kavējam kvalitatīvas izglītības iegūšanu jaunajai paudzei. Prūtu, ka jūs sakat, ka iespējams bijis arī vēl kāds nepopulārs lēmums, ne tikai kādu atlaist novada darbinīku, bet iespējams arī samazinot skolu, vidusskolu skaitu. Šāds plāns ir, principā ir lēmuma projekts ir gatavs, gatavojam, lai galīgi viņu virzītu uz komitejas sēdēm, vēl gribam pārbaudīt vēlreiz statistiku, finanses, lai arī nepārsteidzīgi neko nepieņem. Kuras ir tos vidusskolas, kuras balansē šobrīd uz tos robežas? Šobrīd balansē Baltinavas vidusskola un Rekavas vidusskola. Kuras atcerūdās teorētiski 11 kilometru viena no otras. Viena no otras atrodas 20 kilometri Baltinava Rekava, Rekava Viļaka 20 kilometri Balvi, Viļaka 28 kilometri, no Rugāji Balvi 18 km, paskatoties arī šos attālumus. Tāpēc bijis jāizlem slādzom Rekovu vai slādzom Baltinovu, vidusskolas posmu? Iespējams gan abas divas. Porīsim pie Augšdaugavas novada. Kādi jūsim tī lielākie izaicinājumi un kā pavadātas tos pirmos nedēļas vadot Augšdaugavas novadu? Tu, ko Jonis sacīja par tiem rodietojiem, kur mēs bijām pie finanšu ministra, tad tī Augšdaugavas novads bija visos dažos 5. vietā, bet pamatā to pa vidu 21. 25. gadu strādājušu skaits mūsu pretēji Balvim ir samazinājies. Mēs vidēji esam pret
administrācijas izdevumi pret darba spējīgiem, pret iedzīvotājiem, bet pirms vēlēšanām, kad Latvijas televīzijā dažādos veidos tī pašvaldības analizē pēc dažādiem ekonomiskiem rādītājiem, pēc iedzīvotāju skaita samazināšanos, pēc iedzīvotāju struktūras, diemžēl Augstdaugavas novads bija vienos no zemākām vietām. Tāpēc mums pirmais uzstādījums ir, ka mums šos zemākos vietas jāpamat, mēs neesam to pelnījuši, mums jābūt kaut kur, ko rodīja finanšu ministrs, kaut kur pa vidu. Tas ir galvenais uzdevums, lai to izdarītu, galvenokārt jāsamazināja vai jāaptur iedzīvotāju skaita samazināšanos, kas ir bijusi dramatiska novadā. Otra lieta mums jāatgriež novada prestižs. Pirms vēlēšanām arī izskanēja tāda ziņas, ko tī jau viss tikai saviem puišiem var sarunot. Tā jūsu novada atpazīstama sabiedrība uzskata? Jā, lūk, un līdz ar to otrs mums uzstādījums ir, ka mums jāatgriež novada prestižs, kurš pamatoti, bieži vien arī nepamatoti, ir izdragots, mums jāatgriež tas prestižs. Un trešo līta, tevis kara, mums diezgan bīdēja 29. gads vai pēc tam apvienošana tū pašvaldību, kas ir apkārt 5 valsts pilsētām, mums jau nosaukuši pa Baranku novadim, jo pa vidu ir valsts pilsēta, piemēram, mūsu Daugavpils. Bet te gribiešana teik apvienot vairs politiski nav? Šobrīd nav, bet būs jauno saima nokuši gadu. Es domāju, ka tas jautājums tomēr, diemžēl, bet būs dīnis kārtībā. Ja mums uzdevums, mūsu deputātu uzdevums ir Augstdaugavas novadam jāsadarbojas ar Daugavpils valsts pilsētu. To jau mēs šodien darām. Mums ir Altop industriālo parka. Politiski jūs vīnotu kūpā vīnā pašvaldībā. Bet mums jāstrādāja atsevišķi 2 pašvaldībos. Divos. Protams, jo iedzīvotāju skaits, ja Riezeknē tevi ir aptuveni vīnots, tevi novadā pat vairāk nekā pilsētā, tad mums ir 86 000 pret 28 000. To nevar salīdzināt. Mēs varam pilnīgi prognozēt, ja būtu kūpējas vēlēšanas neatkarīgi no partijām, kuru partiju cilvēkus ievēlētu, vai novada, vai pilsētas. To, ka politiskos pārstāvniecības tādā ziņā, ja būtu kūpējas vēlēšanas no novada nebūtu, līdz ar to te lemšana arī būtu par labu pilsētu. Aizbatu kungs Trupolnika kungs tikko sacīja, ka jam būs šī nepopulārie lēmumi par darbinieku samazināšanu pašvaldībā un par vienas vai otras školas pūsma, vidusskolas pūsma dreižoku sliekšanu. Jūsim kaut kas tāds novadā arī paredzēt, vai tūmēr iztiksit? Pagaidām iztiksim. Es jau sacīju, ka 21. 25. gads mēs esam samazinājuši, apvienoja 2 novadus, Daugavpils novadu, Ilūgas novadu, apvienojot, mēs esam samazinājuši darbinieku skaitu, esam optimizējuši mūsu centralizēta grāmatvedē. Mēs daudz lietas darām centralizēt to, ko var darīt, to, ko nevar darām uz vītas. Mums tā struktūra ir faktiski izveidota. Par skolu tīklu arī mēs šobrīd pagaidām neizskatām nekādu samazinājumu. Mēs paliekam pie to, kas ir bijuši, jo pēdējo 15 gadu laikā skolu skaits tagadēju Augstdaugavas novada robežos ir sasamazinājis tīši 2 raizes. 2 raizes bija lielāks nekā pirms 3 gadiem. To, ka mēs jau esam to mājas darbu izdarījuši. Skudras kungs, Riezekņas novadā, kādi tī izaicinājumi, ko jūs jūtat, pie ko jūs kā vadītājiem būs vislielākos pūļus jopīlīk itamā sasaukumā? Mēs nav varbūt tie situācija tik troka, kā Bolvu novadā, kā rodītoji ir. Viņi teicamnieki, un viņu rādītāji ir vienkārši tādi, uz kuriem ir jātiecās. Pēc finanšu ministra prezentācijas. Paraugs Riezekņas? Ne paraugs, bet pieteikami ir, ka mēs arī veikuši tos pasaukumus ļoti daudz jau iepriekš regulāri. Izaicinājumi tie poši arī budžets, arī tas, kas arī izskatņā depopulācija, tie poši izglītības kvalitāte, uzņēmēja darbība, kas attiecīgi uz iedzīvotāju skaita. Mēs esam tādi poši kā Augstdaugavas novads attiecībā uz iedzīvotāju skaita infrastruktūru, bet poši galvenākie, protams, tas mums ir 5 apvienības, kurā kritisko infrastruktūra ir diezgan nožēlojamā stāvoklī. Tie ir siltums, kanalizācija,
organizācija Iudiņs, jā, kur mēs tiešām ir jāiegulda lielus līdzekļus, ja mēs runājam šobrīd par kaut kādām inovācijām, zaļu kursu attiecībā uz elektroautobusiem, kuru īgoģe jau paredzēta, mēs jau šogad viens bijis autobusi, nokuši gadu 2 autobusi, jā, timā pošā laikā ir kā ļoti smuki, jauki inovācija, bet timā pošā laikā mēs nav sakortoti tie poša kritisko infrastruktūra, varbūt tas Iudiņs nav tik pietiekami kvalitatīvs iedzīvotājiem. Bet redzat instrumentus, naudas pītiks? Naudas, jo jūs saprotat, ka mēs, protams, saņemam finansējumu no izliedzināšanas fonda, kas ļoti liels atbalsts ir pašvaldībām, ja to vajadzētu turpināt, kaut gan Pīreiga, Reiga, ja tos bogotos pašvaldības, protams, stojās pretī, jo им pašam arī vajadzīgi finanses. Bet ņemot vērā to, ka mēs arī sociālo sfēra pieaug ar katru gadu, tādos pašvaldībos, kā Augšdaugava, Bolvija, kā maz pa 1 000 000 eiro, jo cilvēku iedzīvotāji novecoja. Jā, līdz ar to mēs pensionāti ir porpildieti, mēs jau nevaram atrast arī vītu, mēs jau jāmeklē orpakalpojumus. Paldies par to, kas organizēs Krists, jau šobrīd pīdāja maksas tādu pakalpojumu. Bet arī GMI maksot, tas ir minimuma grūs, kas tiešām, tas procentāli ir jau pori 10 līdz pat atsevišķos pašvaldībos, pori 20% sastoda sociālo atbalsta visa budžeta, kas ir tiešām ļoti ietekmē. Salīdzinot ar Reigu, tie ir zem 1%. Redzat, kāda ir sabalansētība. Skaņa Latgulas stundē, šodienas Latgulas stundī, 3 Latgulas pašvaldību vadītoji, Riezekņas novada priekšsēdētājs Guntars Skudra, Augšdaugavas novada priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalci, Bolvu novada dūmis priekšsēdētājs Joņs Trupaunīgs. Par vītņīkiem pašvaldībos runājot, Bolvūs ir 2, Riezekņas novadā ir 2, jūsim Augšdaugavas novadā ir 3. Pareizi? Mums ir viens atbrīvots, kurš pilna darba dīna strādāja, pirmais vītnīgs. Un tie 2 ir vītnīgi, bet darba algu nesajam. Tikai tāds prestižs un amats. Nav algūti amati. Nav algūti amati. Mums algūts ir viens vītnīgs, pirmais vītnīgs mums. Viens Bolvūs un Riezekņas novada algoti obi? Algoti obi. 2 algoti, jā. Bolvūs opozīcija jūsu tā arī skaļi sociālūs teiklūs runā, ka tūs ir lielas izmaksas. Dēļ kam tī 2 algoti? Ja pie Aizbalta kunga jūs saka, ka viens algots? Jāsaka tā opozīcija ir šobrīd iepriekšējo 4 badu pozīcija, kuriem bija 8, 9 balses, lai pieņemtu jebkuru lēmumu, ja realizētu jebkuru reformu. Viņi veidoja struktūru, viņi pieņēma darbiniekus, viņi izvēlējās kadru politiku, un kā arī minēja vienā no domes sēdēm, tā kadru politika ir bijusi, piedodiet, dikti greiza, pa ko man pārmeta, ka es tieši tur tā izsaku. Cilvēki ir labi speciālisti jāliek tādos amatos, kur viņi tiešām strādās ar gandarījumu paši un sabiedrībai. Šobrīd opozīcija tie, kas ir, viņiem bija izpildirektors ar 2 vietniekiem. Jā, un bija priekšsēdētājs ar vietnieku. Tad mēs nostiprinājām šo politisko galu, lai varētu pieņemt lēmumus un lai nešūpotu laivu, kurā sēžam. Un finansiāli tas tiešām uzskata, ka viena vietnieka alga, tas drausmīgu robu būs izdarījis budžetā. Nē, mēs šobrīd darām tās lietas, ko esošā opozīcija nav izdarījusi 4 gadu garumā. Un mums tas ir jāizdara pusgada laikā un jāpieņem tie lēmumi. Skudras kungs, jūsim 2 vītņīgi. 2 vītņīgi mēs esam veikuši grūzījumus. Kā telpā ir izskaņies, ka jīma ar izglītību birtēkie ir? Pirmkārt, 2 vītnieki mēs esam, bet viņi nav uz pilnu slūdzi. Viņi nestrādāja. Šobrīd mēs itamā gada budžeta ietvarā strādājam kā iz 1 vītnieka slūdzi, bet 2 vītnieki, jo ir Grūzijas pašvaldības nolikums. Jā, attiecīgi, publiskajā telpā izskaņā par to, ka tas arī bija attiecīgi dūmas sēžos, arī atsevišķi deputāti arī izteica savus jautājumus debatos. Tad kam nav augstākos izglītības dūmas priekšsēdētāju vītniekam? Jā, tas
tas tā ir. Jā. Jūs kā izglītības cilvēks? Nu, es arī kā izglītības cilvēks, varbūt man nav arī vadības izglītības, bet es esmu ievēlēts, ja tauta ir izvēlējusies, ja attiecīgi vītnieki ir tī, kas ir sarakstam, kas ieguvuši procentuālu skaitu. Tad partijas ir delegējušas? Jā, partijas delegējuši, tauta ir darījusi savu izvēli, bet ja runājam par vītnīka darbu, jo zinošanam pieredzam, šobrīd, jā, varbūt nav tos augstākos izglītības, bet pieredze ir pietiekama liela. Tad redzat, ka izglītības nav, bet sapratņa un pieredze par procesiem ir, jā, pietiekami, jo ībieži arī iepriekšējā sasaukumā, gan kā deputāti, gan arī kā vītnīks, jā, attiecīgi viens no vītnīkiem līdz ar to, tī apšaubēt varbūt izglītības, varbūt var būt neveiklas situācijas attiecībās kaut kādiem tīšām, kaut kādiem izaicinājumiem vai kaut kādam sarunām veidošanu, bet tas arī var būt arī mūsim ikvienam, kas mēs esam arī ar augstāku izglītību. Tas nav noteicošais faktors. Arī vēlētāji, taču nav visi ar augstāku izglītību. Jā. Aizbaltakungs, jūsim unikāla, tāda interesanta situācija, nav daudz, kur mēs tā žurnālistiski saprotam, ka jūs ir tāda politiska vīnošanos, ka jūs šobrīd būsit 2 gadus Augšdaugavas novada vadētojs, un pēc tam būs Promakungs, kas šobrīd ir jūsu vītnīgs. Izstostīt, dēļ kam tā, kā jūs nonācat pie tādas politiskos vīnošanos? Tā ir politisko vīnošanos, tas ir koalīcijas līgums, kuru parakstījuši 11 no 15 deputātiem. To mēs esam vienojušies. Mēs neesam pirmie Latvijā. Pirmo prakse pieredze bija Līpojas pilsētā. Tur bija arī divi nevarēja vienoties, kurš būs priekšsēdētājs, kurš būs vītnīgs. Tad norunāja Seskas ar nāceros, kurš tī bija otrs. 2 gadi bija viens priekšsēdētājs, 2 gadi otrs, attiecīgi otrs bija vītnīgs. Mums ir leidzīgi 2 gadi viens priekšsēdētājs, 2 gadi otrs, un tad otrs attiecīgi pirmais vītnieks. Tā kā, dzēvi rodies, vai tas ir labi vai slikti? Riezekņas novadā, piemēram, pilsētā ir apvienota tagad būvvalde. Nav apvienota, mēs delegējam funkcijas, līgums ir izgodot. Deleģēt. Jā, mēs tāpat arī varam paņemt tos funkcijas atpakaļ, ja turpinot būvvaldes darbu. Kā jūs pora jūs un arī pie jūsim Riezekņas novadā redzat, ko jūs vēl varat, uz ko jūs varat vēl taupēt? Šobrīd tieši otrādi es neredzu, ko mēs Augšdaugavas novadā darbinieku skaita varam taupīt. Tieši otrādi mums ir paaugstinājusies minimāla alga. Ja līdz ar minimālu algu, vismaz pie mums, nezinu, ko pie kolēģi, ļoti daudzi ir, kur šobrīd ir mazliet virs minimālos algas, bet paceļot minimālo algu, viņiem alga būs tikpat liela, čut lielāka vai čut mazāka, ko tagad minimālo alga. Skaidrs, lai saglabotu šo trepi, mums būs alga joceļ arī tiem, kuriem šobrīd ir virs minimālās mazliet, bet paceļot minimālo no nākošā gada, ja būs zem minimālos. Mēs nevaram atstāt tim arī minimālu algu. Tas nozīmē to, ka mums būs joceļ minimāla alga, būs jāsaglabāja trepe, joceļ tim, kuriem šodien ir mazliet virs minimālos algas. Te viena lieta, kas būs jodara. Jā, atļausiet tī 2,6. Jā, otra lieta, ja mēs vismaz pie mūsu, ja mēs pašvaldībos, tomēr nadomāsim par algas kaut nelielu, bet tomēr pieaugumu stabilu, ja tī cilvēki nezinos, kas jām būs nākošais gadu, aiznākošais gadu, ja mēs kas likumdošanai paredzēts, tu grafiku neievērosim, tad mēs pazaudēsim labākus darbinīgus. Ja mēs pazaudēsim labākus darbinīgus, paliks tikai, es atvainojos, porēji darbinīki, tad iedzīvotājiem, novada iedzīvotājiem vienkārši sasamazinās tu pakalpojumu klāsts vai kvalitāte. To mums vajag, droši vien, ka nevajag. Par īspējam ietekmēt procesus, ietekmēt un lobēt savas intereses lielajā valsts politikā. Tagad dreiži arī Saimas vēlēšanas Navais Kolnim šobrīd arī tos aptaujas reitingi roda, ka varētu būt politiskas izmaiņas, ka tādi nacionāli konservatīvāki spēki šobrīd
ir labākos reitingus. Kā jūs redzat katrs ar savu politisku spēku? Kā jūs varēsit savu novadu intereses lobēt? I kuras bijis tos lītas, kuras jūs tad pēc goda, tad, kad bijis tāds, varbūt jauns politisks izkortojums valstī, kuras jūs runosit ar savam partijom, runosit par savu novada attīstību nākotnē? Rūšu. Manuprāt, es teiktu kolēģiem, mums ir Latgales plānošanas reģions, mēs tur esam visi novadu pašvaldību vadītāji. Un arī pirmā sapulcēs izteica tādu domu. Latgalē ir 2 ātrumu pašvaldības. Tas ir Līvāni, Daugavpils un Rēzekne. Tā ir cita jauda, cita ātrums, citas vajadzība. Un tad mēs esam šie novadi pārējie. Ar lielākam vajadzībām. Ar savādākām vajadzīgām, lielākām vai kā tur nemērīsim. Un līdz ar to ir jābūt pietiekoši vienotiem, nonākt pie kontakta, ko tad mēs prasām no valdības un kādu, lai atbalsta dotu Latgalei kā tādai. Kas tas būtu? Subsidēt elektrību, izmainīts sezi likums, lai varētu ražotāji pārstrādāt vairāk iekļauties šajā zonā iekšā. Mums jāvērš uzmanība arī uz to, ka, piedodiet, šobrīd runājam par pretmobilitāti, bet mums uzspiež iegādāties elektroautomobiļus. Mums vajag skolēnu pārvadājumus, mums vajag būt mobiliem, mums ir civilā aizsardzība, mēs esam pierobežas teritorijā, bet mums rēķina tā kā visus pārējos, kā pierīgi un tā tālāk. Ja cilvēku evakācijas, kur es aizbraukšu līdz pirmajai uzlādes stacijai, līdz Smiltenei, tur mēs arī sateiksimies visi kopā. Ja? Un otrā lieta ir pārmetumi par to, ka mēs daudz saņemam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Bet paskatīsimies, cik maksā bērns, kurš ir jaundzimis, kurš beidzas vidusskolu un kurš tālāk nokļūst jau Rīgā, Pierīgā, Ventspilī, Cēsīs, Valmierā. Cik pašvaldībai, sabiedrībai ir izmaksājusi šī bērna izskološana? Un kādu pienesumu pēc tam šis bērns, pieaudzis cilvēks, viņš jau iedotie pašvaldībai, viņš ir aizbraucis tur dzīvot, viņš ir pametis mūsu pierobežu. Un viņš ražo tur vērtību, viņš tur atkal rada ģimeni, tur dzimst bērni un tā tālāk. Un izskolojuši esam mēs. Tad pagaidiet, varbūt par katru to, kas ir izbraucis un strādā ārpus konkrēti novadē vai Latgales robežām, parēķinam. Ir ekonomisti, kas noteikti to var izrēķināt. Un tie nebūs 100 000. Tie būs dzīve cilvēka mūža ilgumā, krietni lielāka summa. Politiska ideja, ko varētu runāt ar... Vienkārši, lai nesaka, ka Latgalē ir nabadzīgas pašvaldības, ka neaptēs cilvēki. Mēs esam gudri, mēs esam čakli, diemžēl ekonomiska aktivitāte ir tuvāk centram, tuvāk rietumiem. Un tas notiek jebkurā valstī. Un ja šo arī tikko runām intensitāti ceļu būvēt vai ceļu nebūvēt, paskatieties mašīnu plūsmas. Piektdienā brauksiet uz Rīgu, mašīnu straume. Svētdien brauksiet no Rīgas uz savu Augšdaugavai vai uz Balvēm, atkal mašīnu traumi pretī. Jā. To pašu, ko tagad Trupoņika kungs saka, vēl pīlīkot klot to, ka mēs arī šis reicības plāns austrumu pīrobežas attīstībai tomēr ir. Kaidas to es īspies jūs saskatot un arī tos labiešanas īspies vēl Skudras kungam un aizbotu kungam eisi? Jā, protams, tas ir reicības plāns, kas runā par tiem 600 miljoniem, kas varētu būt, ko pašvaldība varētu beigos saņemt, labākajā gadījumā 30 miljonus, jo šobrīd jau tī visi reicības plāna, jau tī izdevumi ir iekļauti jau attiecīgi dažādiem. Ministriju neizdarītajos plānos, nosauksim lietas īstajos vārdos. Tā varam darīt, ka jau ministrija tu jau visu paveikusi, tie nauda jau patīsībā, labākajā gadījumā būs daudz mazāka nekā paredzēta arī tamā reicības plānā. Tas, protams, jā. Par to reicības plānu. Tas reicības plāns ir faktiski deklarācija, tī sarakstieties visas tos programmas, kuras jau ir realizētas vai tiks realizētas, ko es saku, lasiet, mēs mokam poši. Tagadējā reicības plānā ir absolūta nuļa, jauna absolūta nuļa. Mums vajag cīnīties par to, lai būtu jauns, reāls reicības plāns, ko Jānis saka. Bet, ja runājam par nokšām vēlēšanām un Latgali, tad mums vajadzētu no Latgaļas cilvēkiem saprast, ka, ja mēs Latgaļie turpinosim īvēliet, ko savulaik darījām saskaņu, stabilitāti, vai vēl nesaukšu partijas, kuras a priori Latvijā būs opozīcijā, un arī tajos partijos
kuras būs pozīcijā, mēs ievēlēsim cilvēkus, kuri ir atsūtīti da Latgaļai, ko pirmī vai otrī numuri, ja mums nebūs mūsu cilvēku, un ja mēs ievēlēsim opozīcijas partijas, vienalga kodas, tad nikoda eista lobiešana nesanoks, jo tus politikas saimā jau jāsaprūt, ja jau ievēlē no Kurzemes, vai ievēlē no Vidzemes, a mēs no Latgaļas ievēlējam vai nu reidzinīkus, vai no opozīciju. Situācija, ka partiju valdis Latgulas vēlēšana apgabalā virzina vis Latgulas cilvēku, bet kaidu lokomotīvi no Reigas, kurš varbūt mozuok zina Latgulas specifiku. Jā, tas ir viens, un otrs, mēs poši esam vainīgi par to, ka mēs vēl ievēlējam šās opozīcijas partijas, tagad cik stabilitātes deputāti, ko Latgaļas labā izdarīja vai izdarīt? Absolūta nuļa. Vēl par dažiem problēmu jautājumiem. Aizbalta kungs, pie jūsim novadā, joprojām ir daudz diskutēts arī par to Ilūkstis novada jautājumu, tur arī Satversmes tīsas tāds lēmums, kurš karojās gaisā un lāgā nav saprotams, mēs arī noteikti apsūlam kādu Latgulas stundi par to parunot. Bet jūsim, piemēram, Šederis pogostā joprojām ir šiltēte, ka tas ir Ilūkstis novads. Nu, tad sanāk, ka tūs godu gaitā nav pat sanotis novadā šiltētis nomaiņot. Naudas nepīteik. Mums ir vēl citas šiltētis. Arī Ilūkstis novads, vai Daugavpils novads? Mums ir šiltētis. Mēs nesen attīstības komitejā runājām, izdevam visam porvaldam, visam 10 apvienībām, apsaviet, kodas šiltētis ir. Mums ir, diemžēl, vēl ir Krīvu valdā šiltētis. Mums ir todas šiltētis, ko tu tagad nosauci. Īlas Krīvu valdā. Jā, ko tu tagad nosauc, to, ka mēs tuvākā laikā uztaisam revizējušu šiltiešu nabūs, bet tas par Ilūkstis novadu, jā, todas dūmas ir. Šobrīd, ko lems politika, tolok mēs redzēsim, bet, ja runājam par mūsu juridisku adresi, tad Augšdaugavas novads atcerunās Reigas īlā 2 Daugavpiļie. Mēs tuvākā laikā, kad būs saima pēc atvaļinājuma, mēs runāsim, vai ir iespējams atvērt likumu vaļā, vai ir iespējams juridisku adresi mainīt, piemēram, uz Ilūksti. Jo mēs saprotam, ka ja juridisku adresi paliks Augšdaugavas novadam Reigas īlā 2, citā pašvaldībā, tad, kad būs nosacīti tas jautājums par Baranku pašvaldībām, tad šis būs viens no argumentiem, kāpēc jūs neesat patstāvīgi. Tā kā mūsu uzstādījums ir, mēs ar juridisku adresējam prom no Daugavpils valsts pilsētas. Bet ne ar darbiņīkiem? Vai tad tiem visiem, kas strādāja Reigas īlā 2 Daugavpilī, būs uz Ilūkstu jābrauc? Nē, mums arī šobrīd darbinieki atcerunās ne tikai Reigas īlā 2, ne tikai Ilūkstu, mums darbinieki atcerunās visā Augšdaugavas novadā, grāmatvedība ir vienā vietā, citi ir, nezinu, ko kolēģiem mums, piemēram, ir pa visu novadu darbinieki, mēs izmantojam tos visas telpas, kuras ir bijušu pogastu centrus, pogasti to pati palikuši, jā. Un tie darbinieki strādā, par to neiet runa. Iet runa par juridisku adresi. Es atceros, ka Riezekņī kodreiz, kad nodarbinotības valsts aģentūra atrodās uz 18. novembra īlasī, porzacēļās iz Zīmeļu rajonu, 10 gadus vēl norode bija, ka aģentūra... Ne jau zīmītā tā sāls ir, jā. Jā, ne jau zīmītā. Jā, bet reizēm iedzīvotāju tu nesaprot. Vēl pavisam eisi jau raidījums uz noslēgumu. Riezekņas novada vords tā izskaņies publiski tīsēpsorga mojaslapā publicēts, ka Riezekņas novadam tīsēpsorgs taikai pormat un soka taidim skorbim samārā vordim, ka pašvaldības bezdarbības dieļ bārņi ar garīgos veselības traucējumiem spīsti mocātīs citā novada skolā un palikt internātā. It runa par Vacružina, tātad šo sociālo pakalpojumu centru, un ka tīm cilvēceņiem ir jobmēroja vairāk 80 km uz Daugavpili, lai dabūtu kaut kādus pakalpojumus, tā vispār jopalīk internātā un tā toļāk. Skudruskungs, te tāda jūsu
tīša kompetence, jo pirms tam jūs novadā strodot ar šīm izglītības vaicojumiem. Es gan redzēju, jūs sociālajos teiklūs komentēt šo tīsēbu. Ne tikai sociālos teiklūs, bet arī radio intervijas bija. Eisumā. Arī televīzijas intervijas. Pormotum ir. Jāsaka, kā arī turpinosim izmantot itamā gadījumā Daugavpils stropu pamatškolas pakalpojumus, kā tu minēji attīcībā uz to, tas arī notiks, jo mēs nevaram nodrošināt savā pašvaldībā surda programmu, kas ir ar dzirdes traucējumam, nevaram nodrošināt surda pedagogus, atbalsta personālu, visu materiālu tehnisko bāzi, kas vajadzīgs itai programmai priekš dažiem bērniem. To mēs nevarēsim nodrošināt. Itas bērns jau apmeklēja stropu pamatškolu no 1. klases, līdz ar to arī turpinās. Nevarat nodrošināt tādu školu varbūt tad ir, Latvijā ir tikai dažas tādas, kas nodrošināja, līdz ar to, tuvok dzīves vītai, tie ir Daugavpils stropu pamatškola. Attiecīgi mēs nodrošinām bērnu aizvešanu, lai es varētu saņemt kvalitatīvu pakalpojumu itamā skolā. Ja runājam par garīgos veselības traucējumam, tad, kad mēs slēdzam speciālos pamatškolas, arī slēdzam tu garīgos veselības programmu timūs pošos tiskādos Vacruženā, kur arī ir tas sociālo pakalpojumu centrs ir, tad attiecīgi bārni bārni, bet likumiskais porstovs nevarēja atrast attiecīgi bārnam itu pakalpojumu, ko atroda attiecīgi iz Daugavpils stropu pamatškolā. Ite runa ir par 2-3 bārniem. Ja mēs runājam par itu jaunu mocību godu, tad turpinos mocētīs Daugavpilī tikai viens bārns ar dzirdes traucējumiem. Un pošā raidījuma noslēgumā šos plūdu sekas Augšdaugavas novadā bija pat lieli ceļi izskaloti un tīšām lielas problēmas. Ir. Visu šobrīd esat apzinoši, es saprotu, ka ir pašvaldības, kas ir grīzušās ar lūgumu šo visu kompensēt. Kāda situācija katrā no jūsu pašvaldībām šobrīd un vai viss ir atrasinots? Un vai iedzīvotājiem nav kaut kas šobrīd, nogrīsts ceļš, kur joprojām nav izbraukt? Mums ņemot šie postījumi pa infrastruktūru patiesībā nav dramatiski un pietiekoši ātri viņi novērsti. Protams, aprēķins ir iedots, cik mēs esam izdevumi summāri tur ir ieguldīts, bet mums visvairāk uztrauc stāvoklis, kas pierobežā ar zemniekiem. Tagad ir ražas novākšanas laiks, mēs redzam, kā viņi mokās, redzam, cik grūti šī labība nāk uz klētīm, redzam, kāda arī cena, un zemnieku viens no tādiem lūgumiem visādā mērā palīdzēt gan pašvaldībai, gan zemkopības ministrijai, runājot ar bankām, lai bankas pārskata iespēju neatmaksāt pamatsummas. Zemnieks saka, procentus mēs maksāsim godīgi un apzinīgi, bet neprasiet šogad mums pamatsummu atmaksāt. Bet ko tur novads var vai nevar darīt? Novads var paust viedokli, novads var griezties zemkopības ministrijā, lūgums un pastāvēt šo savu uzņēmēju intereses, jo ja viņi dzīvos labi, arī novad dzīvos labi. Ja viņi būs slikti, tad būs slikti arī novadam. Visam otri, Aizbalta kungs, jūs Augšdaugavas novadā bija vienas no lielākajām problēmām tīši ar ceļiem. Kā šobrīd? Mēs esam grīzušies varamā 70% lūdzam no neparedzētiem gadījumiem. Šobrīd komisija izskatā nokuši nedēļa vai aiznokuši būs kabinets iede, kurā mūs pēc pagaidu datiem pīšķi 250,000. Vakar notika aizdevuma padomes sēde Finanšu ministrijā, kur mēs prasām kredītu iz to līdzfinansējumu daļu 30%, arī ir atbalstīts. To, ka mūsu plūdi ceļu infrastruktūrai nodarījuši zaudējumu 3 kortos. Mums ir pa 1. kortu esam sistos, te 2. kortu mēs vakar izsniedzam varamā, 3. kortu mēs sniegsim nokuši nedēļu, 1. baidzās īpērkums. To, ka tī mums skaidrība puslēdz ir, bet to, ko Joņs sacā, lielāko bažu ir par zemniekiem. Pat nav uz baža būs vai nebūs, bet arī lada attieksmi. Mūsu ministrs saka, lāds vairāk neturiģizies, naprasies tie atskaitis, vēl kaut ko zemniekiem būs pīlaidis.
Prezidents saka, to pašu mazināsim birokrātiju, palīdzēsim zemniekiem. Prezidents arī pats šūņedēļ bija labi. Jā, bija tā pašā laikā, nokšā dīnā, kad prezidents bija, nezinu, tevi laikam, pie Guntara, pie Guntara bija nokšā dīnā, pie mūsu vīna liela zemnieka, 3000 hektāru apstraudēja zemes, atbrauc Lats, saka, tu neesi īsniec kaut kodus ekoshēmas atskaiti, tev, ja tu draugs mēlēs neizdaries, tev drauds sūds. Labīs liels zemnieks, ja ir darbinīgi, kas to var darīt, bet es saku, man šobrīd joglob raža, kas ir saglobējama. Tajā īzasaistēt. Ar lobiešanu, ar skaidrojušu, var lūgt. Arī tagad, kad mēs runājam, es domāju, ka šito arī dzirdēs gan ministrs, gan Lats, ja mums soks padomot, ko saka ministrs, ko saka prezidents, un ko reāli dara Lats, atbrauc prasa atskaits. Es saku, man joglob raža. Vai tev jodūt atskaita, kas šobrīd ir svarīgāks? Un noslēdzošīs vārds Skudras kungam. Jā, es grūšo, protams, tas ir lauksaimniekiem, bet, ja mēs runājam par pašvaldību, tad mums nav tik traģiska situācija, bet mēs vienalga mēs apzinojam tos caurtekas noskalojumus, ja to ceļu stāvokļi īsņādzam arī varamam, arī finansējuma pīprasījuma arī. Paldies, ka atradot laiku. Aicinosim vēl daudzas lītas parunom, daudzas lītas varbūt pat napīzaskoramies pie daudzam lītam. Šodien Latvijas radio Latgulas studijā Riezekņas novada jaunīs vadētojas Guntars Skudra, Augšdaugavas novada jaunīs vadētojas šo sasaukumu, jaunīs vadētojas Vitālijs Aizbalci, Bolvu novada dūmis jaunīs vadētojas Jonis Strupaunīks. Paldies! Paldies!